Es esmu braucis dzērumā pie stūres. Un nevienu reizi vien. Un ar to es nelepojos, bet ar stāstu es padalīšos. Sākumā jau sāksim ar to, ka jāatgriežas atpakaļ pagātnē, ļoti tālā pagātnē, kur mēs uzaugām laukos un dzīvojām laikos, kuros traktoris nesēdās bez polša pudeles traktorā. Atnākot no ballēm vai ejot uz ballēm, cilvēki iesildījās, pirms brauca. Salica pilna mašīna, iekšā mašīnā visi ieņēmuši, visi silti. Un visapkārt bija dzirdamas runas, kā tikuši mājās, neatcerās, kā viņi braukuši no balles, tur tik jautri, visi ķīselī un visi forši. Es domāju, tā jau kaut kādā veidā tā jau ielikta kā programma tevī, ka tas ir ok. Šmigot un sēsties pie stūres. Līdz ar to kaut kādā veidā tas no bērna kājas redzot, to tu jau sāc uzskatīt par normu. Labi, mēs visi bērnus ieprogrammējam, kaut kādā veidā viņi redz un uzsūc visu. Kā nekā mēs stāstam bērniem, cik pīpēt ir kaitīgi, stāvot blakus un pīpējot viņiem. Ja? Mēs stāstam, ka alkoholu lietot ir kaitīgi, bet mēs lietojam, un tad jau bērns tiek ieprogrammēts. Ok, tas ir slikti, bet darīt jau var. Ar tehniku es jau pats sāku braukt ļoti agrā bērnībā ar močiem, ar traktoriem, ar smagajiem un visu pārējo. Bet man pirmā oficiāli nopirktā mašīna bija 15 gados, manuprāt, kaut kādi 40 lati kopā sanāca, ka es tur sakrājis biju, es nopirku Opeli. Kas pa Opeli es vairs konkrēti neatcerēšos, kaut kāds vecais bija. Universāls vēl pie tam. Un tad tie bija tie laiki, kad tu varēji mašīnu nopirkt lētāk un pēc tam nodot viņus lūžņos un saņemt vairāk naudu. Un lūk, tad sākās 15 gados vēl alkoholis. Tur nešmigoju un nebraucu pie stūres dzērumā, bet ar tehniku jau vizinājos. Un, protams, agresīvi un tur uzspolēt. Pat līdz Jelgavai braucu. No Nākotnes līdz Jelgavai 20 km. Pa Jelgavu gāzēju 15 gados, bez vadītāja apliecības. Izbraukāju visu. Tad bija, atceros, mūsu pamatskolā salidojums, ka es vienu nakti izgāzēju riktīgi caur ciematu, un tad policija bija atbraukusi un meklēja manu Opeli. Mans Opelis bija paslēpts aiz elektrības būdas vienā vietā, pie manas mājas netālu. Protams, neatrada visu ok. Un tad jau pienāca laiks, kad es noliku autovadītāja apliecību. Un tad jau bija iepazinies, kas ir tāds alkohols, un varēja jau sākt arī šmigot, kā sacīt, jāsaka, oficiāli, kā veikalā nopirkt. Un tad jau sākās īstā nakts dzīve, un arī, protams, uz ballēm maucām un pasākumiem pie meitenēm braucām. Tad Miltiņa ciemats ir ļoti laba ēstuve, ir Miltiņa kroks tur, kas zina, droši vien zinās, ir ēduši un varbūt vēl joprojām. Es nezinu, neeksistē, bet kādreiz bija ļoti labi garšīga ēstuve. Braucām uz Miltiņiem pie meitenēm, arī iešmigojuši. Viss normāli, tas kopums tajos laikos tā policija tā nepieskatīja. Informācija vispār nebija, kad nevajadzētu sēsties šmigā pie stūres. Informācija bija tikai tik, ja tevi apturēja un uzlika sodu. Pārējie sabiedrībā par to baigi nerunāja. Un tad bija tādi laiki, ka sēdāmies pie stūres pie stūres sēdās tas, kurš visskaidrāk jutās un varēja vēl kājās nostāvēt. Ļoti regulāri un diezgan bieži tas notika. Līdz brīdim, kad man atņēma vadītāja apliecību. Un tas notika Nākotnē ciematā pēc vecstāva bērēm. Negribu samelot, cik man bija gadi, manuprāt, 19. Man uz gadu noņēma vadītāja apliecību. Un, ja nemaldos, man bija 0,58 promils. Jūtu jau, ka varētu būt, bet tas jau mani neuztrauc sēsties pie stūres un gāzēt. Šito visu, kāpēc es izdomāju stāstīt? Tāpēc, ka visiem būs zināms, ka pēkšņi ārprāts Latvijā pieķēra pirmo vadītāju alkohola reibumā 2,cik promils. Protams, viņš bija zināms Latvijā, un tāpēc visi sāka izķēmot un runāt un teikt savu viedokli.
Labi, vienīgi tas, bēdīgi, ka viņš ir zināms. Bet jūs iedomājaties, cik ir tādi vēl apkārt. Tāpat kā es tajos laikos biju kretīns un tieši to pašu darīju. Es domāju, ka es pie stūres biju sēdies arī virs 2 promilēm, jo bija reizes, ka es biju nolicis mašīnu ārā pagalmā pie mājas, pat neatceroties, vai mašīna ir nolikta vai nē, no rīta atverot acis un ejot skatoties, vai mašīna ir ārā, vai nav sadauzīta un viss ir kārtībā. Tad iedomājieties, cik daudz es varēju nodarīt ļaunu. Sabojāt kādam cilvēkam dzīvi, uztaisīt par invalīdu, izjaukt ģimenes. Cik es varēju nelaimīgus cilvēkus. Manā gadījumā tas viss tiešām ir beidzies veiksmīgi, jo man atņēma tiesības. Un tas bija arī viss. Cik gadījumi ir, kad nones ģimenes, bērnus un visu pārējo. Tieši tāpat kā rekur. Man tagad sieva ar bērnu dodas uz laukumiņu. Un tagad kaut kāds kretīns ar 3 promilēm uznesās virsū. Nosodīt vajag. Jo vairāk, jo labāk. Vajag runāt, nosodīt un bargus sodus likt, protams. Bet tā kā es redzu TikTokā, kāds ceļ savu reitingu, uztaisot tur kaut kādus izņirgājošos video, tas ir bērnišķīgi un to taisa pie tam pieauguši vīrieši. Tā apziņa, kas sēsties pie stūres, ir slikti alkohola reibumā un nedrīkst, bija līdz pirmās pudeles beigām. Kad pirmā pudele izdzerta, tad jau vajag vēl. Un tad jau mēs bijām lielākie gonšķiki un labākie braucēji. Es domāju, ka tieši tāpat tagad notiek cilvēkiem, ka viņi vienkārši, savā ziņā nevaru attaisnot viņus, bet tas alkohols, tomēr ir inde, ir kaitīgs un tas smadzenes sāk strādāt pavisam nepareizajā virzienā. Man ir pretīgi skatīties, kā es jau teicu, ka pieauguši cilvēki, vīrieši, vienalga kas, tiešām ar kaut kādiem šiem gadījumiem nevis nosoda tikai, bet uztaisa pretīgus kaut kādus video un ceļ savu reitingu. Tas ir pilnīgi debīli, piedodiet man, ja? Un, manuprāt, lieki. Vajag nosodīt, vai arvien biežāk, daudz biežāk un vairāk nosodīt, runāt un stāstīt, jo šī paudze jau augs tieši tā dzirdot, ka tas nav ok. Es varu pateikt vienu, mans dzērāja šoferis stāsts nebeidzās brīdī, tad, kad man atņēma vadītāja apliecību uz gadu. Jo es turpināju braukt. Es turpināju braukt gadu bez vadītāja apliecības, izmantojot mana brāļa datus. Viņš bija nolicis tiesības, viņš ir vecāks par mani. Un tad, kad mani apturēja, es nosaucu viņa datus un braucu laimīgs tālāk. Protams, bez pārkāpumiem prātīgi jābrauc bija. Līdz brīdim, ka Rīgā mani noturēja jaunais tā laika Volvo. Un tie jau bija aprīkoti ar kompjūteru, kurā varēja izsist bildi ārā. Izsita bildi un viņš man prasa, kas tas tāds, tas neesi tu. Es esmu, jā, tas esmu es. Šak, nemelo. Tagad, ja šitais būs tā, ka tu melo, tad tur būs krimināla lieta vecīt. Ja tu brauc vienkārši bez vadītāja apliecības, tas ir administratīvais. Tad es viņam saku, labi. Viņš tur pēc bildes viņš saka, pasties, tam tur šķīps lielāks deguns, tev tāds mazs un smalks deguns un tā tālāk. Neizstās pēc tevis. Es atzinos un es saku, jā, man liegums ir. Viņš saka, liegums ir beidzies? Es saku, es nezinu, kaut kāds gads ir pagājis. Viņš saka, vecīt, jā, tev liegums vēl nav beidzies, tad būs krimināla lieta. Viss jau bišķi kājas nosvīt, domāju, būs sūdi pamatīgi. Bet man paveicās tas, ka pirms 2 dienām bija beidzies tas liegums un krimināla lieta nebija, bija administratīvais sods. Un tad es kārtoju atpakaļ savas vadītāja apliecības. Braucu, liku CSDD eksāmenu, bet mani neizgāza, kā visi saka, obligāti izgāž, ja tu esi lietojis alkoholu, tev pēc tam CSDD gāzīs ārā. Es noliku ar pirmo reizi visu atpakaļ. Mans dzērāja šoferis stāsts beidzās brīdī, tad, kad man pazīstamu cilvēku iesēdināja ciemā visu kopumu, ko viņš darīja, nebremzēja, turpināja dzert, braukt un viss notikās. Pie prāta nenāca. Es sapratu, ka es negribu uz restotu sauli skatīties un šmigā beidzu braukt. Bet uz paģirām gan es braucu, turpināju braukt
Un, labi, es tur jau biju vienu brīdi pat iegādājies alkometru, 0 rādīja, bet tas, ka tev rāda paģirās 0, nenozīmē, ka tu jūties labi. Nu, tu jūties pilnīgi pakaļā. Es pat teiktu, ka tas varētu būt vienlīdzīgi tāpat kā braukt alkohola reibumā uz tādām stiprām paģirām. Tev nav ne reakcija, nekā, tev varbūt galvas sāp, vai vēl nedod Dievs jāpiestājas pavemt kaut kur, jo kā nu kuram tās paģiras ir. Sēdos fūrē pie stūres, vai es esmu braucis ar fūri kādreiz Šmigā? Nekad. Ar fūri atzīšos, esmu braucis nākamajā dienā uz Pohām, kad promiles rāda 0, bet sajūtas nav labas. Es saprotu, es zinu, cik daudz šoferi brauc uz paģirām, un es jūs visus nosodu. Es nosodu visus, kuri tā dara, tieši tāpat kā es nosodu sevi par to, ka es to darīju. Es uzskatu, ka sabiedrībai ir jānosoda, cik vien iespējams daudz var, un par to jārunā. Bet labi, atkarīgs kādā veidā jūs runājat par to. Un es visiem novēlu nesēsties pie stūres alkohola reibumā, lai tas saprāts nāk pēc iespējas ātrāk, lai mēs netraumējam citas dzīves, neizbojājam citu dzīves. Un mēs jums visiem sakam, nesēžaties pie stūres alkohola reibumā, un lai visiem viss izdodas.